Vairāk nekā puse no NLO novērojumiem pasaulē notiek virs ūdens. Daudz no šiem fenomeniem ir novēroti izšaujamies no ūdens debesīs. 95% pasaules okeānu joprojām nav izpētīti, tāpēc nav zināms, cik liela citplanētiešu aktivitāte var slēpties dzelmē, vai arī kādi ir viņu plāni. Vai citplanētieši slēpjas mūsu okeānos, un ja tā, ko viņi tur dara? Vai viņi izmanto okeānu neieņemamās dzelmes, lai slēptu savas bāzes? Šovakar mēs dosimies dziļāk kā vēl jebkad, lai atklātu neidentificētu zemūdens objektu pieaugošos draudus. Slepenās lietas citplanētieši. Globālā cīņa ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības, par NLO liecībām tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zemē. Losandželosa, 1992. gada 14. jūnijas. Ārkārtas dienestu līnijas pārpludina zvani par NLO Santa Monikas nakšnīgajās debesīs, bet objekti neiekļuva pilsētas gaisa telpā no augšas. Vairāki liecinieki apgalvo, ka redzējuši NLO floti paceļamies no okeāna un aiztraucoties debesīs. Viena NLO novērošana ir neparasta. Vesela flote izcils retums. Losandželos ir slavena kā pasaules kino galvaspilsēta, bet pēdējās 10 gadēs tā ieguvusi citu reputāciju. Tūkstošiem novērojumu ir saistīti ar Kalifornijas piekrastes ūdeņiem, un saistība ir satraucoša. Mēs dzīvojam uz Zemes, tāpēc ir loģiski pieņemt, ka Zemes apciemotāji arī bāzētos uz Zemes. Bet vai ir iespējams, ka NLO, kas apsēduši Losandželosu, ir neidentificēti zemūdens objekti, kas ierodas no okeāna, nevis debesīm? Un ja tie ir NZO, ko tie dara zem ūdens? Slepenā lieta – raķetes incidents. 2010. gada 10. novembris. Neidentificēts objekts paceļas gaisā no Klusā okeāna Kalifornijas piekrastē un aiztraucas debesīs. Neviens nespēja identificēt šo objektu. Kad tika izjautāti militāristi, arī tiem nebija nejausmas. Pārbiedātie liecinieki baidījās, ka ASV apšauda raķetēm no ienaidnieka zemūdenes. Pilsētas amatpersonas lūdz militāristiem skaidrojumu, bet neviens neatsaucas. ASV flote ziņo, ka no ienaidnieka zemūdenēm nav šautas raķetes, un tā nav arī draudzīga uguns. Līdz pat šai dienai ne militāristi, ne sabiedrība nespēja izskaidrot, no kurienes šie raķetēm līdzīgie objekti parādījās. Gadu desmiti ar neizskaidrotiem novērojumiem liek ekspertiem domāt, vai tuvumā varētu būt citplanētiešu bāze. Pierādījumi par citplanētiešu koloniju parādās 2010. gadā Nacionālā zinātnes fonda okeāna fotogrāfijā. Šajā attēlā ir redzami milzīgi kupoli okeāna dzelmē. Daži ir 2 futbola laukuma izmērā. Nacionālais zinātnes fonds ziņo, ka kupoli ir dusoši vulkāni ar tukšu centru. Daži eksperti uzskata, ja zemūdens citplanētieši vēlētos uzbūvēt zemūdens bāzi, šie kupoli būtu ideāli, un šī kolonija varēja pastāvēt ilgi pirms cilvēki sāk apdzīvot šo apvidu. Zemūdens kupola vecums varētu būt 40 000 gadu. Gadsimtiem pasaules okeāni ir saistīti ar leģendām un mīklainiem novērojumiem. Turpinājumā Atlantijas okeāna apciemojums, lai izmeklētu bēdīgi slaveno NLO karsto punktu Bermudu trīsstūri. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zemē. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Losandželosu ielēns neidentificēti zemūdens objekti, jeb NZO, kas paceļas no okeāna pārbiedāto skatītāju acu priekšā. Bet Dienvidkalifornijas piekraste ir tikai viens no NZO karstajiem punktiem.
Puerto Rico, 2002. gada 8. oktobris. Mirdzošs sarkans objekts izšaujas no okeāna neticamā ātrumā. Paliek gaisā vairākas minūtes, pirms ienirst atpakaļ ūdenī. Eksperti atzīst šo NLO par sevišķi neparastu vairāku iemeslu dēļ. Tas pacēlās no okeāna, kas ir retums, bet tad apstājās un kādu laiku palika gaisā. NLO uzvedās tā, it kā nebaidītos no uzbrukuma. Puerto Rico ir pazīstams kā viens no pasaules aktīvākajiem NLO karstajiem punktiem. Viens no salas galvenajiem lielceļiem patika pārdēvēts par Ruta Extraterrestre, jeb NLO lielceļu. Bet vai Puerto Rico NLO patiesībā ir NZO? Un ja tā, vai tiem tuvumā ir zemūdens bāze? Kartē redzams, kā Puerto Rico atrodas bēdīgi slavenā trīsstūra dienvidu virsotnē – Bermudu trīsstūra. Kristofers Kolumbs, kas apvidū novēroja savādu gaismu, ir pirmais fiksētais liecinieks. Gadsimtiem ir saņemti neskaitāmi ziņojumi par kuģiem un lidaparātiem, kas mīklaini pazuduši vai saslapušies ar savādu fenomenu. Viens no Bermudu trīsstūra incidentiem iespējams ir lielākā masveida nolaupīšana vēsturē. Slepenā lieta – 19. reiss. 1945. gada 5. decembris 5 ASV flotes Avenger bumbvedēji ar 14 apkalpes locekļiem paceļas standarta mācību misijā virs Bermudu trīsstūra. Bet lidojuma laikā radiosakars starp lidmašīnām atklāja, ka kaut kas netuvu nav kārtībā. 19. reiz ziņoja, ka pēkšņi nesaprot, kur atrodas. Viņi nesaprata, ko redz. Viss bija citādās krāsās. Viņi ziņoja, ka viss bija balts, kompasi griezās kā traki. 19. reiz pazuda no radaru ekrāniem. Flote nekavējoties izsūta hidroplānus glābšanas misijā. Bet arī tie pazūd kopā ar 13 apkalpes locekļiem. Garām braucošs kuģis ziņo, ka novērota eksplozija gaisā un atrasts eļļas plankums. Taču netika atrasti ne līķi, ne vraks. Kas notika ar 19. reisa vīriem un glābšanas lidmašīnu? Daudz eksperti šaubās, vai Avenger bumbvedēji tiešām avarēja. Kāpēc pazuda arī glābšanas lidmašīnas? Līdz šai dienai daudz NLO sabiedrībā joprojām uzskata, ka šo pilotu traģiskais lidojums ir pārvērties par trešā tipa sastapšanos – citplanētiešu nolaupīšanu. Ja šie notikumi ir ticami, un NLO pārtvēra lidmašīnas un nolaupīja pilotus, tad šis notikums ir lielākā NLO nolaupīšana vēsturē. Vai citplanētieši nolaupīja 19. reisu? Vai tas bija kas cits? Otrā pasaules kara beigās amerikāņu iznīcinātāju piloti sastapās ar lidojošām gaisa lodēm, ko dēvē par fu iznīcinātājiem, no franču vārda fu jeb uguns. Eksperti nespēja identificēt lodes, bet uzskatīja, ka tiek novēroti ienaidnieka tehnoloģiskie sasniegumi. Taču ienaidnieks novēroja to pašu. Daudzi eksperti uzskata, ka fu iznīcinātāji ir ārpus zemes izcelsmes. Līdz pat šai dienai ekspertiem nav izdevies identificēt, kas vai kādas tehnoloģijas radīja fu iznīcinātājus. Vai fu iznīcinātāji uzbruka 19. reisam? Un vai tie varēja būt NZO, kas pacēlās no zemūdens bāzēm, tādām kā senās struktūras Dienvidkalifornijā? Bermudu trīsstūrs jau sen tiek uzskatīts par iespējamo zudušās pilsētas Atlantīdas atrašanās vietu. Uzskata, ka Atlantīda milzīgā kataklizmā nogrima okeānā pirms 10 000 gadu. To uzskata par citas pasaules civilizācijas mājvietu. Daži eksperti uzskata, ka citplanētieši atradušies uz Zemes un radījuši sabiedrības tūkstošiem gadu un ir radījuši Atlantīdas civilizāciju. Vai atlantīdiešu pēcteči joprojām dzīvo Bermudu trīsstūra dzelmē? Un vai viņi ir atbildīgi par gadu desmitiem novēroto NZO fenomenu?
Turpinājumā mēs atklāsim šokējošas ziņojuma detaļas par NZO nolaupīšanu. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Tiek ziņots par nezināmiem zemūdens objektiem, kas paceļas no zemūdens bāzēm ASV piekrastē. Daži kādu brīdi pavada gaisā, lai atkal izgaistu. Taču dažu NZO mērķi ir tumšāki. Shag Harbora, Jaunskotija. 1967. gada 4. oktobris. 5 draugi naktī brauc pa piekrastes lielceļu, kad pamana spožu objektu, kas tuvojas ostai. Tad viņi izdzird skaļu svilpienu, kādu izraisa krītoša bumba, kam sakos skaļš sprādziens. Grupa apstājas un izkāp no auto, lai izpētītu tuvāk. Viņi redz lielu objektu gaisā aptuveni 300 metrus no piekrastes. Grupa domā, ka tikko novērojuši lidmašīnas avāriju un ziņo varas iestādēm. Viņu stāstīto apstiprina vēl 6 neatkarīgi liecinieki. Pēc 30 minūtēm notikuma vietā ierodas vietējo zvejnieku laivas, bet neatrod ne vraku, ne līķus. Nākamajā rītā varas iestādes apstiprina, ka visi zināmie lidaparāti apkaimē ir apzināti. Shag Harboras objektu klasificē kā NLO. Kanādas karaliskā flote izsūta nirēju vienību, kas 3 dienas pārmeklē ūdeņus, bet atgriežas ar tukšām rokām. Oficiāli lieta tiek slēgta. Bet ziņojumi liecina, Shag Harboras stāsts ar to nebeidzas. Liecinieks no armijas rindām atklāja, ka objekts tika pamanīts radarā virs Sibīrijas, un tas lidojas līdz pat Kanādas austrumu robežai. Tur tas ienirs ūdenī un pārvietojies gar piekrasti uz ziemeļiem, kur tam pirms pazušanas pievienojies cits objekts. Satikšanās vietu vēl 3 dienas novēroja ASV gaisa spēki un floti, bet šo meklējumu rezultāts nav zināms. Vienmēr ir pretruna starp to, ko militāristi sakās zinām, un to, ko tie zina patiesībā. 2008. gadā Amerikas augstāko izpētes projekta aģentūra, kas zināma kā DARPA, paziņo, ka uzsāk darbu pie lidojošas zemūdenes. Maskētais lidaparāts varēs pietuvoties ienaidnieku piekrastē zibens ātrumā, ienirt un turpināt ceļu zem ūdens. Nokļuvis galā, tas varēs nepamanīt izsēdināt īpašo vienību. Vai šis lidaparāts varētu būt aizguvis tehnoloģijas no Shag Harboras NZO? Un vai šie NZO ir atbildīgi par 19. reisa pazušanu Bermudu trīsstūrī? Un kāds ir pazudušo liktenis? Uz kurieni nolaupītie tika aizvesti? Kāds vīrs apgalvo, kas zina atbildi. Slepenā lieta Filiberto Cardenas, Miami 1979. gada 3. janvāris. Filiberto Cardenas ir ceļā ar 3 draugiem, kad noslāpst dzinējs. Viņš izkāpj, lai aplūkotu to. Pēkšņi virs auto parādās milzīgs NLO. Pasažieri izbailēs vēro, kā tas izstaro uz Kardenasu apžilbinošu gaismas kūli. Tas ievelk to iekšā, pēc tam NLO pazūd, paņemot līdzi pārbiedēto autobraucēju. Pēc 2 stundām policisti atrod Cardenasu 26 km no nolaupīšanas vietas. Bet upuris apgalvo, ka ceļojis daudz tālāk. Cardenas stāsta, ka lidaparātu vadījuši 3 cilvēkveidīgi citplanētieši, kas aizveduši viņu uz klinšainu piekrasti, kurā atvērties zemūdens tunelis. Citplanētieši runājuši spāniski, brīdinot Cardenasu par kariem un stikijām, kas nākotnē apdraud cilvēci. Tuneļa galā NZO sasniedzis lielu zemūdens pilsētu. Tur Cardenas saticis citus nolaupītos, kas apgalvojuši, ka jau gadiem dzīvo kopā ar citplanētiešiem.
Kardeņjas apgalvo, ka tad citplanētieši ar viņu veikuši virkni medicīnisku eksperimentu. Vēlāk medicīniskā izmeklēšanā uz viņa ķermeņa tika atrastas vairāk nekā 100 ādatu dūrienu pēdas. Miami atrodas vienā no Bermudu trīsstūra virsotnēm. Vai NZO aizveda Filiberto Kardeņjasu uz zemūdens bāzi, kas gadu desmitiem apdraudējusi reģionu? Vai tāds ir visu Bermudu trīsstūrī pazudušo liktenis? Un vai tā ir vienīgā NZO bāze, kas nolaupa cilvēkus? Slepenā lieta – dievlūdzēju cilvēki. Losandželosa 1992. gada 14. jūnijas. NLO karstais punkts piedzīvo vienu no lielākajiem masveida novērojumiem ar dučiem neizskaidrojamu gaismu debesīs. NLO izmeklētājs Prestons Denets intervē vairākus lieciniekus, kas tonakt ziņojuši varas iestādēm. Viņš uzzina vairāk nekā bija gaidījis. Liecinieki apraksta šokējošu saskarsmi, kuras laikā zaudējuši laika izjūtu, tikušies aci pret aci vai arī tikuši nolaupīti. Taču atšķirībā no citiem stāstiem par nolaupīšanu šajos ir unikāls pavērsiens. Neatkarīgais ufologs Prestons Denets stāsta, kā daži no nolaupītiem aizvesti zem ūdens. Kāds kungs kopā ar draugu tika nolaupīts Katalinas salā un aprakstīja, kā tika aizvests uz zemūdens apvidu, kur atradušies dievlūdzēju tipa citplanētieši. Šī suga radikāli atšķiras no cilvēku veidīgajiem citplanētiešiem, kādus Bermudu trīsstūrī aprakstīja Filiberto Kardeņjas. Vairums liecību par nolaupīšanām ir par greju tipa citplanētiešiem, īsiem, ar lielām pelēkām acīm, baltu ādu. Dievlūdzēju tipa citplanētieši tiek reti novēroti. Ja šie ziņojumi ir patiesi, vairākas citplanētiešu sugas darbojas no bāzēm okeāna dzelmē. Un Dienvidkalifornijas gadījumā šis drauds ir lielākais, ar kādu cilvēce saskārusies. NZO eksperti uzskata, ka ziņojumu Kalifornijas piekrastē ir tik daudz, ka liela zemūdens bāze var būt to izskaidrojums. Turpinājumā mēs atklāsim iespējamu neidentificētu zemūdens objektu avotu. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumus planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Neidentificēti zemūdens objekti paceļas no pasaules okeāniem. Lidmašīnas pazūd virs bēdīgi slavenā Bermudu trīsstūra. Nolaupītie ziņo par biedējošu satikšanos ar dievlūdzēju tipa citplanētiešu rasi okeāna dzelmē. Valdības nespēja atšifrēt šos incidentus. Bet varbūt mums nemaz to nevajag. Pierādījums varbūt ir mūsu acu priekšā. Jautājums, vai nav par vēlu? Daudzi eksperti ir identificējuši kupolveida struktūras Dienvidkalifornijas piekrastē kā citplanētiešu zemūdens bāzes. Citiem ir vēl dīvaināks izskaidrojums. Daudzi NLO eksperti uzskata, ka Kalifornijas kupoli 2100 metru dziļumā varētu būt zemūdens portāli. Portāls ir caurums telpā un laikā, pa kuru citplanētiešu kosmosa kuģi spēj mērot neiedomājamus attālumus. Ja pie Kalifornijas atrodas portāls, tad Zeme, kuru katru brīdi var kļūt atkarīga no citplanētiešu ordas žēlastības. Fascinējoši ir tas, ka zemūdens bāze varētu atrasties Klusajā okeānā, vai Santamonikas piekrastē, vai Dienvidkalifornijā. Ir neapstrīdamas norādes, jo cilvēki jautā, kā NLO atlido un atgriežas kosmosā. Atbilde – tie neatgriežas, tie ir tepat Losandželosā. Vai šie novērojumi varētu būt brīdinājums, ka kuru katru brīdi citplanētieši var iznirt no piekrastes ūdeņiem un atkal valdīt? Jūs skatījāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zemē.